ierados uz Metlixu jau uz otro procedūru. Tagad man ir jāveic procedūra pēc 4-5 nedēļām. Mēs pierakstījāmies uz oktobra vidu. Tikai visu laiku domāju, kur es biju agrāk, kāpēc es to neizdarīju agrāk. Es esmu sajūsmā. Nu, protams, Maks vāra weekend vizuāli noformēt. Vienkārši tik garšīgi. Ļoti gribas šīs bikses un džemperi. Gadiet izpakošanu un nopirku vienu ļoti interesantu lietu. Es vienkārši tad došu vārdu tajā brīdī, kad es to pabeigusi, kad es jūtu, ka tas ir ērti. Vienkārši jālēģis pašiem tad to neaizmirst. Ko es ļoti labi zinu, ir tās, ka lai labi strādātu, vajag labi atpūsties. Un tagad es dodos uz masāžu, jāpalutina sevi un rītdien plāns. Čau! Un rītdien plānā ir doties, bet mēs iesim ar vīru skolu. Pēc masāžas taču jāizdara kāds ļoti svētīgs darbiņš. Kādam puisim Ventspilī ir dzimšanas diena. Viņš ir no bērnu nama. Un pateicoties fantastiskam fondam, es viņu apsveicu. Nosūtot viņam dāvanu, kuru viņš ļoti vēlējās. Nu ko, ar tā sūtīnes, ar tā dāvanu? Man jāpastāst kaut ko no savas bērnības jums. Līdz 3. klasē es mācīju Agastas skolā Naujenē. Manā klasē mācījās bērni no bērnu nama. Es dzīvoju Naujenē, viņi bija no Kraujas, turpat. 10 minūšu braucienā ar automašīnu. Tas, protams, atstāja nospiedumu manā dvēselē, manā personībā. Tas nepalika nepamanīts jau manā pieaugušajā dzīvē. Es ļoti jau agri sanāk iepazinu pasauli no tās puses, kā ne visiem bērniem ir mamma, tētis, ne visiem ir tāda dzīve, kāda man ir. Es jutos bērnībā ļoti vainīga. Manu klases biedru priekšā tie, kuri no bērnu nama, kā man ir vecāki un viņam nav. Man bija ļoti sāpīgi, ka viņiem tā ir. Baroja vēl šo sajūtu tas, ka skolas direktors bija mans tētis, kur es redzēju katru dienu, es varēju pie viņa pieskriet, iet viņa kabinetā katru dienu. Es tāda mazā meitenīte, princesīte, devos pie tētā un viņš man bija rokas satālumā, bet viņam tā nebija. Un es izjūtu ļoti, ļoti lielu vainas sajūtu, ka tas ir tik ļoti netaisnīgi, ka man ir un viņam nav. Tad jau pieaugot, un tas notika arī daudz agrāk, kad ir iespēja, tad es piedalos kādās labdarības akcijās, ņemot vērā, protams, savus resursus, savas iespējas. Un tā, parasti es par to nerunāju, bet šoreiz es nolēmu, ka varbūt jāatspoguļos savos sociālajos tīklos šī mana šķautne, jo esmu pārliecināta, ka viena no elegances tādām lietām ir arī spēja darīt labu. Šī tā kaut kāda filantropiskā nots, mīlēt ļoti cilvēkus, dalīties, darīt labu. Tam nav jābūt kaut kam ļoti grandiozam. Tad, kad es nejauši patoties savam blogam, Instagramā, atradu fondu. Ejot vienas, kad mēs sarakstījāmies ar vienu sekotāju, ejot viņas profilē, es ieraudzīju, ka viņas bio aprakstā ir šis fonds. Es uzzināju par šo fondu, es sapratu, ka jā. Tātad, kā fonds darbojās. Es sazinājos un padalījās ar informāciju par to, kādam bērnam ir dzimšanas diena, un ko tad viņš vēlētos, uz kuriem būtu jānosūta, un tā. Viss ir ļoti, ļoti jauki, tāpēc, ka parasti cilvēki dāvina dāvanas par labdarību, mēs atceramies vairāk tā kā lielākā mērogā, plašākā mērogā, tad, kad ir Ziemassvētki, šis gaidību laiks. Taču
taču, tas ir mans vārds jau taču. Taču ir forši, ka tu vari iepriecināt bērnu viņa dzimšanas dienā, tie tiks mīļajā dienā, personīgajā jaunajā gadā bērniņu ar dāvanu. Kā man liekas, ka tad varētu viņam būt tā sajūta, varbūt arī nē, taču, bet viņam varētu būt tā sajūta, ka viņš nav viens šajā pasaulē, ka viņš par viņu domā, un ka no pasaules viņš saņem šādu sava veida beznosacījumu mīlestību, ka neatkarīgi kāds viņš ir, kas viņš ir, kur viņš dzīvo, ir viņa mamma, tēvs, vienalga par viņu. Tas man liekas ir lieliski. Un ko es ar to gribēju jums pateikt, kā dargas dāmas, spēram šos mazos darbiņus, mazos solīšus, spērot mazos solīšus, klusos labos darbus, mēs kopā izdarām vienu lielu darbu. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo tas, kur arī mēs iekšēji to vilku barojam, galvenā ideja par to, tas arī aug, un tad, kad mēs darām labos darbus, es ticu, ka pasaule kļūst labāka, un tādā veidā mēs barojam šo labo vilku. Labais uzvar. Zem šī video dalieties komentāros, kā jums iet ar labdarību, vai vienmēr kaut kad varbūt ir bijis baili, ir aizspriedumi, ka tu viss tur nav godīgs un tā, vai varbūt kā jūs veicat, varbūt jūs dodaties dzīvnieku patversmi un tur jūs vienkārši pastaigāties ar dzīvniekiem, ar sunīti kādu, kā padalieties ar veidiem, uztaisīsim tādu labo darbu vācelīti, kā var darīt labos darbus, kur var ziedot, kas ir pārbaudīts, tas būs, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi. Kāda ir jūsu pieredze? Es padalīšos šeit komentāru ar to fondu, ar kuru es sadarbojos, nosūtot šo dāvanu. Daram pasauli labāku.